Hei, draugi! Atkal Matars. Tā tad varu ieteikt kādu foršu grāmatiņu jums, tiem, kuri lasa grāmatās, kuri meklē atbildēs uz tādām lietām, kā īsti radusies pasaulē, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas, kas ir apslēpts, bijis ilgi no cilvēkiem, un tagad sāk rast dienas gaismu tāda lieta. Tā kā tiem, kuriem interesē pasaules rašanās, patiesības un tādas lietas, varu ieteikt grāmatiņu, tūlīt parādīšu. Tātad šāda grāmata, Kabalas spēks saucās tātad, un latviešu valodā pieejama tātad atbildēs uz šādiem jautājumiem, vai pastāv Dievs, kādēļ mēs esam šeit, ja, kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu un sāpju, kā mēs varam iegūt nepārtrauktu mūžīgu laimi. Tātad par to, kas ir Kabala, un tā tālāk, un tā tālāk. Arī nezināju tādu lietu, tātad kolēģi ieteica, un ir forši, vēl pats visu neesmu izlasījis, ar vienu reizi nepietiks, dabūšu pārlasīt vairākas reizes, tā kā, vismaz divas, lai izprastu, saprastu, kur kas kā patiesībā darbojās, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet katrs pats var izlasīt, tas tik ir ieteikums, nevienam nekas netiek spiests, un var palasīt, uzzināt patiesības. Tā kā tādā veidā. Čau, pagaidām!